jo vairāk klātesoši mēs esam, jo mēs vairāk varam iegūt vispār no jebko. Un, jā, un šis arī man tāds, es jūtos pirmkārt ļoti pateicīgi, kad ir cilvēki, kas tā kā ieklausījās, uzrunājas šīs, ka grib dzirdēt to, ko es teikšu, jo man personīgi tas ir man pašai svarīgi, ir pateikt sev kaut kādas lietas pirmkārt, un tad jau pārējiem. Un, jā, es domāju, ka es varētu lēnām sākt. Es īstenībā varētu nošērot ekrānu. Tuliņās. Jā. Okay. Var redzēt ekrānu? Jā. Super. Ok. Jā. Nu labi, es droši vien sākšu ar savu stāstu tomēr par sevi, jo daudzi, kas skatīsies, viņi mani nepazīst arī. Es domāju, es arī ļoti mainīsies pa šiem gadiem, un man liekas, tas vienkārši arī daudz vairāk izskaidros par mani, ko es vispār gribu teikt. Jā. Tātad es esmu Kristīna Treja. Man šobrīd ir 32 gadi, bet man liekas, ka tas nav būtiski informācija. Jā, es gribu laikam redzēt tomēr, jā. Un ko es gribēju teikt? Tātad, īsumā par mani šie pēdējie gadi ir bijuši tādi ļoti, ļoti interesanti. Es ticu, ka visiem ir bijis kaut kādi procesi. Droši vien man ir bijis dažādas pieredzes, un es esmu lielākoties īstenībā strādājusi dažādās kompānijās, neesmu strādājusi uz sevi nekad, un arī man apkārt nav bijis ļoti daudz piemēri, kur tā kā strādā uz sevi vai kaut kā tā, un es vienmēr šo savu radošumu es esmu mēģinājusi caur kaut kādām radošām nodarbēm, tā skaitā dejošana, dažādas deju studijas esmu izmēģinājusi, esmu arī tēlojusi, piemēram, teātrī, kur ir cilvēki nākuši, pirkuši biļetes uz šiem te izrādēm. Es arī dziedājusi un visu kaut ko darījusi, un man liekas, ka tas ir bijis tāds mans mēģinājums, laikam, tā kā sajust to savu esencīti, sajust to sevi, savu to būtību, kas tad es īstenībā esmu, jo man liekas, jo es ļoti priecājos, ka esmu pamēģinājis ļoti daudz ko tiešām dažādās jomās. Es neesmu pieturējusies pie viena stingri, un man liekas, ka mani tas tikai ir tā kā bagātinājis un dažādojis. Un, lūk, jā. Un varbūt es iziešu tagad pat gadiem, kas īsumā notika pa šiem te gadiem. 17. gadā, īsāk sakot, notika manī lūziens, kur es biju izmēģinājis daudz darbus, es biju daudz ko darījusi, visādi projekti, viss kaut kas interesanti, visu laiku it kā kaut kas notiek, bet bija šī sajūta, ka kaut kas reāli dzīvē pietrūkst. Nav kaut kas, nav tas dziļums, nav kaut kas, kas mani reāli tiešām piepilda. Un jā, es to tā sajūtu, un es tajā laikā es tieši atradu burtiski netīšām vienu arī koči no Jaunzēlandes internetā netīšām ar viņas video un arī viņas vēstījumu par to, ko mēs patiesībā varam izdarīt šajā dzīvē, ko mēs varam ar sevi, kā mēs mainot savus prāta programmas un savu zemapziņu, mēs varam visu kaut ko izdarīt, un man tā bija pilnīgi jauna pasaule, es par to neko nezināju. Un principā tas, kas notika, es biju vienkārši gatava lekt uzreiz iekšā. Galvenais man bija ar viņu, man vienalga, cik tas maksāja tajā brīdī, un es uzreiz nezinot vispār neko par šo pasauli, vienkārši jau biju gatava tur vairāk kā 4000 eiro vai latos, es neatceros, kas tajā laikā bija, lielam ieguldījumam jau uzreiz. Jā, tas bija tāds lēmums, ka man vienalga, ko tas no manis prasa, bet es to tā kā izdarīšu. Un tajā brīdī man iemeta kopā ar sievietēm, kuras jau bija kaut kur tikušas, viņas jau tur pelnīja vairākus tūkstošus, viņas tur vadīja arī savas lietas un bija jau attīstījušās, un tad beigās sanāca tā, ka es, protams, ka nebiju tam visam gatava, bet tas man nolika tādā interesantā pozīcijā, ka man bija jākaučo arī šīs sievietes, ka man bija jābūt kočam arī šīm sievietēm. Un tas man tā kā lika saprast, ka īstenībā jau mēs ne ar ko neatšķiramies, ka mēs esam tie paši cilvēki, tikai katram ir savādāki apstākļi, katram ir savas problēmas.
Un, jā, tā bija tāda man ļoti vajadzīga pieredze, iemest sevi tādā pilnīgi vidē, kur es vispār esmu zaļa, arī gadu ziņā. Man nebija, man liekas, tajā laikā arī nemaz tik daudz salīdzinājuši ar pārējām. Nu jā, un no šī brīža, šī momenta tā kā sākās viss tas mans ceļš izaugsmē. Jā, tā skaitā, kas noveda līdz pat Balī. Un tad, ejot tālāk, tad īsumā no 14. līdz 18. gadam 4 gadus nomācījos par filmu producenti. Tā arī bija tāda diezgan ļoti vērtīga pieredze, kur es atkal izpaudu to savu radošumu, bet es varēju izpaust arī to savu message kaut kādā ziņā. Jau no manis tas nāca ārā. Es tikai vēl nesapratu, ko man ar to darīt. Man likās, ka, jā, es būšu producents, būšu režisori, bet gala beigās es sapratu, ka tas ir īstenībā ļoti tāds tehnisks darbs, un man pietrūka dziļums tajā visā. Un gala beigās pēdējā gadā es biju vienīgā, kurā uztaisīja filmu, kurā es esmu gan producente, gan režisore, gan arī aktrise galvenajā lomā. Tā kā es šo filmu uztaisīju, kur es biju viss. Un šī filma bija par mani un par to, kā es eju šo izaugsmas ceļu. Un tas bija tā unikāli, jo neviens cits tā īsti neiedomājas ielikt visās lomās sevi. Es vienkārši sapratu, ka es gribu tieši to savu skatījumu parādīt. Nu jā, un tad ejot uz priekšu, īsumā 19. gadā es principā lielāko daļu savu dzīves tiešām esmu strādājusi pārdošanā, teiksim tā, dažādās vietās. Un 19. gadā man bija šī stratēģija, ka, ja es ieiešu pārdošanā, tad man būs vieglāk tajā, ko es īstenībā daru, ko es īstenībā gribu darīt. Tātad es gāju apkārtceļus, negāju, jā, es gribu dzīvē darīt šo un es eju šo, bet es izmācīšos pārdošanu, būšu riktīgi superīga, un tad es varēšu dzīvē darīt, varbūt, tad es varēšu darīt to, ko es gribu. Nu jā, es meklēju apkārtceļus, lai gan šis arī bija ļoti laba pieredze, iemācīties vispār kā kaut ko pārliecināt sevi. Jā. Nu, un tad tālāk jau bija 20. gads, es turpināju savu izaugsmas ceļu. Un es vienkārši sapratu, ka man sāka uzrunāt vēl dziļāki dziļumi, kuros es nevarēju pati aizsniegt. Un es sapratu, ka es gribu pati aizbraukt uz otru pasaules malu, uz Kostariku. Un piedalīties Ajavaskas retrītā nedēļu. Tas bija tāds ļoti interesants lēmums, jo es varēju nomirt. Nu, tādā ziņā, ka ir bijuši gadījumi, ka cilvēki šādās pieredzēs arī var nomirt. Un man bija vienalga, man tas bija tāds lēmums no manis, kad es gribu piedzīvot, es gribu ieraudzīt to, ko es vēl nevaru ieraudzīt, es pati ar sevi. Un var teikt, ka es gribēju tajā brīdī nonākt dziļumos, cik tālu es varu aiziet ar sevi, cik tālu es varu dziļi ieraudzīt to, ko es vēl neredzu. Jā, lai es tagad paskatītos atpakaļ, varu paskatīties atpakaļ un es teiktu, ka tas nebija tāds īpaši gudrs lēmums, jo es tomēr tajā laikā varbūt nezināju, ko ar to darīt. Jo man liekas, ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka mēs iegūstam kaut kādu pieredzi un mēs zinām, ko ar to darīt. Piemēram, es tur atbraucu tagad uz Balī, un es arī saprotu, ka es gribu šo pieredzi kaut kur likt lietā. Es nevaru viņu paņemt, ja, un tagad neko ar to nedarīt. Tas būtu iztērēt gan naudu, gan enerģiju, gan visus resursus, un neko ar to neiesākt, nematerializēt, teiksim tā. Nu, bet tajā laikā es īsti vēl nemācēju materializēt, sazemēt to visu, un man liekas, ka tas arī bija tāds, viena lieta, ko es izdarīju, ko es varēju izdarīt savādāk, ko es varēju integrēt vairāk. Bet šī pieredze arī bija neticama. Un, jā, ejot tālāk pa gadiem, 21. gadā es pieņēmu lēmumu, ka es tomēr gribu darboties tajā izaugsmas jomā, ka tomēr es to darīšu. Un es gatavojos tam, bet es nezināju, kā darīt. Jo loģiski, ka mēs izdomājam kaut ko darīt šajā dzīvē, un mums nav nekādas pieredzes, mēs nezinām, ar ko sākt. Mēs vienkārši kaut ko sākam darīt. Un 22. gadā es jau sāku aktīvus soļus, es aizgāju no darba beidzot. Es sāku savu pirmo coaching grupu bez īstas saprašanas, kā darīt. Un es sāku nevis individuāli strādāt, bet jau uzreiz ar cilvēkiem grupā, jo man bija tāda sajūta. Un viss, kopš tika pieņemts lēmums, viss vienkārši tā sakārtojās, salikās skaisti, kad patiesībā
atlika vienkārši pieņemt lēmumu. Tas arī bija tā lielākā mācība, ka es šo lēmumu varēju pieņemt ātrāk, ka es šo lēmumu varēju nevilcināt, bet bailes ir reālas, un tajā brīdī tās bailes, tu viņas nevari izslēgt, tu nevari vienkārši tā piespiest un izslēgt. Jā, tā arī es lēnām briedu, un tad jau sāka attīstīties viss tālāk, arvien vairāk. Es sāku coaching grupas vadīt, individuālās sesijas, tāro kārtas, arī cilvēkiem ļoti daudz sesijas esmu novadījusi, klātienes pasākums, un es arī sapratu, ka es gribu tomēr arī dziļāk iet, arī tajos terapeitiskajos procesos, saprast, kas notiek, sāku mācīties geštalta terapiju. Principā viss sāka notikt. Un tad 23. gadā atkal ieslēdzās pauze, jo es uzzināju, ka mana mamma ir vēzis 4. stadijā. Un jā, tas bija tāds stopkrāns visam. Man šķiet, ja es pirms tam it kā zināju, kas ir garīgā dzīve un kas ir attīstība, tad es sapratu, ka šajā brīdī es saprotu, ka redz, kur ir tas garīgums, redz, kur tev ir situācija, un cik garīga tu tagad esi. Un patiesībā tas, ko mēs iemācāmies, tas, ko mēs iegūstam ļoti bieži dzīvē, tieši ar šīm situācijām parāda, cik tad tu esi izaudzis, ko tu esi iemācījies, ko tu esi sapratis, kā tu vari šajā situācijā reaģēt. Neskatoties to, es sapratu, ka es būšu vērtīgā gan mammai, gan sev, ja es darīšu to, ko es gribēšu, un es neskatoties visu to, kas notika pēc tam, ka vajadzēja palīdzēt un tā tālāk, es tāpat turpināju pievērsties, fokusēties uz savām lietām. Un es sāku vadīt naudas spēli, kas bija citas autors vadīta. Pie manis atnāca pirmo reizi ideja par savu spēli radīto, kuru es paturēju prātā. Sāku pievērsties ķermenim, jo man bija reāli dzīves piemērs, kā tas ir tad, kad tu par vēlu pievērsies ķermenim, kad tu par vēlu pievērsies vispār sev un savai dzīvei un kas notiek tevī. Un tajā momentā man arī sāka nākt tādas spirāles, man sāka nākt šīs zīmes dažādos veidos un ļoti uzskatām. Tā, ka var teikt, katru otro dienu es redzēju kādu spirāli, un spirāli īstenībā tās ļoti spēcīgs simbols, transformējošs. Ja palasa, viņš nāk ļoti seniem laikiem, un viņš man nāca dažādos veidos, un es tad beigās savilku paralēlis kopā ar savu spēli. Un tad par šo gadu, gada sākumā mana mamma nomira. Tas jau bija gaidāms, un nomira arī vecais tēvs. 10 dienu laikā bija šī situācija, kad abi mani tuvi cilvēki nomira. Un tajā brīdī es jau biju gatava. Es biju gatava, un es arī tu jau sevi gatavo gan ar tām praksēm, gan ar vēl daudz ko. Tu ej cauri viskaut kam, un tu saproti, ka šis arī ir kaut kas, ar ko dzīve nebeidzās. Nāve nav pēdējais punkts, kurā mēs esam. Un tad, kad tu to saproti, un kad tu saproti, ka, kā saka, es nezinu, kas viņai tālāk tur ir lēmts, tad paliek vieglāk. Vieglāk man arī palika, protams, kad es pievērsos enerģētiskajām praksēm, dažādām, sāku mentoringu pie coaches, apguvu energoterapiju, nogriezu matus, tāds sajūta, ka bija kilogrami nomesti vienkārši, un es izveidoju beidzot šo savu spēli, sāku to vadīt. Principā no tā notikuma vienkārši es nometu miljonus kilogramus, man bija tāds sajūta, ka es nometu no sevis nost, un tagad beidzot es varu sev atļaut darīt to, ko es vēlos darīt, kad nav vairs nekādu šķēršļu, jo nav arī garantijas, cik ilgi mēs dzīvosim, nav garantijas, cik ilgi mēs dzīvosim. Tas arī bija īstenībā tās liels motivators, ka tu īsti jau nezini, un ja tu tagad nepieķersies saviem sapņiem, tu iespējams viņiem nekad nepieķersies. Un mēs nonācām līdz šim brīdim. Šobrīd jau es esmu novadījusi apmēram 10 savas radītās spēles. Esmu devusi no sirds bez maksas cilvēkiem arī neskaitāmas sesijas, sākusi energoterapiju komandā strādāt. Un es arī atbraucu šobrīd uz Baliju uz kādu laiku, un arī šeit man ir ļoti interesanti visādi procesi notiek. Un tas arī bija tas iemesls, kāpēc gribēju padalīties, jo man šķita, ka man ir jādod arī kaut kas citiem,
pirmkārt, lai arī manī pašām nostiprinātos tas, ko es esmu saņēmusi. Nu jā, nu lūk, un mēs tagad nonācām pie atziņām no Balī. Un jā, man prasītos īstenībā, ka jūs arī nedaudz iesaistaties, ja ir iespējams. Un tā pirmā atziņa, ko es ieguvu no Balī, ir, kā jūs redzat, pateicība. Bet to nevar ar prātu saprast, to var tikai sajust. Un varbūt, ja jums ir iespēja, tad vienkārši aizvērt acis, salikt tā rociņas sev pie sirds, ielikt tādas 3 dziļas ielpas un izelpas, un vienkārši sajust 3 lietas, par ko jūs šobrīd esat dzīvē pateicīgi. Tam nav jābūt nekam daudz. Vienkārši 3 lietas, kas nāk šobrīd prātā. Tikai ļaudiet mazītē parastu. Huguci! Hugi! Varat izslēgt lūdzu skaņu? Pagad tā, tuņās. Kāds mums te runā fonā? Labi. Labi, jā. Ja būtu vēlams izslēgt skaņu, lai netraucē pārējiem. Jā, un ko es gribēju teikt par pateicību? Jā, ir ļoti viegli un droši vien ļoti daudz ir dzirdēts šis pateicība, vai ne? Bet ko tas patiesībā nozīmē? Es sapratu tikai šeit Balī, ko nozīmē praktizēt pateicību. Jo tas nav tā, ka tu vienreiz dienā iedomājies, nu jā, ir forši, ka man ir šitā vai tā, bet ka tu tiešām dziļi sirdī sajūti, ka Dievs, es jūtos tik pateicīgs, ka es varu iet pa šo ielu, ka es satiku šito cilvēku, ka man viņš uzsmaidīja. Es atbraucu uz Balī, un man bija pirmā nedēļa šeit vispār tā, ka es gāju pa ielu katru dienu, un es apraudājos par to, ka es esmu šeit, ka es esmu nonākusi šeit, ka ir šī skaistā vieta, kur es varu vispār dzīvi izbaudīt, ka man ir šis laiks, ka man ir šī telpa. Un tik daudz notikumi, tik daudz lietas ir šeit notikušas, kas ir iemācījuši un parādījuši man šo pateicību dzīvē. Piemēram, kaut vai mēs sēdējām milzīgā krustojumā, un tur vienīgais cilvēks bija brīvprātīgais, kur nebija luksuforu, un viņš brīvprātīgi vienkārši no sirds teica, kurai ielai, kuras mašīnas brauc pirmās un kuras pēc tam. Un mūsu šoferis vienkārši viņš atvēra logu, iedeva naudiņu tam cilvēkam vienkārši tāpat. Un tā kā mēs viņam prasījām, kāpēc tu iedevi naudu viņam? Viņš atbildēja, ka vienkārši I just love his heart, I just respect his heart. Un tādi momenti, kas tā kā ir it kā mazi momenti, bet viņi tevi tik dziļi aizskar, ka tu vienkārši sāc pārdomāt visu savu dzīvi, kā tu dzīvo, ka tev ir tik daudz visa kā, un ka īstenībā, ka mēs ļoti bieži nenovērtējam to, kas ir. Nu jā, man pilnīgi skudriņas noskarāja runājot par šo visu, bet praktizēt pateicību, tā ir viena no lietām, ko es tiešām šeit esmu iemācījusies, kad, pieņemsim, tev atnes ēdienu restorānā, pirms tu ķeries viņam klāt, vienkārši pasaki paldies par šo ēdienu, kāds viņu novācis, kāds viņu ir pagatavojis, kāds viņu ir sagriezis, kā viņš ir vispār izaudzis, ka tev viņu ir iespēja ēst, ka tev ir tādi apstākļi, ka tu viņu vari apēst. Un tādas mazās lietiņas, kas tev atnes atpakaļ tajā pateicības enerģijā. Un jūs jau zinat, ka pateicības, jo vairāk ir šis pateicības enerģija, jo vairāk īstenībā tev dzīvē nāk pie tevis, jo kosmos zina, ka tu esi pateicīgs par tik daudz lietām, kāpēc, lai viņš tev nenestu vēl un vēl. Jā, tāda ļoti svarīga mācība, ko es gribēju pateikt, padomāt varbūt nedaudz vēl dziļāk par pateicību, kā uz viņu skatīties. Nu, un otrā lieta – kontroles atlaišana. Otrā mācība no Balī man tiešām bija kontroles atlaišana. Jā, es nācu šeit, braucu ar nodomu, es gribētu atlaist kontroli no dažādiem procesiem savā dzīvē, nejust, kad es esmu iekrampējusies kaut kur un ka jānotiek tieši tā. Un kontrolas palaišana īstenībā ir par daudzām lietām, tā skaitā arī, protams, fiziskām, ka, piemēram, šeit var redzēt bildē, kad mēs bijām ceremonijā un man bāza šo
galvu zem ūdens, un pirmajā brīdī ieslēdzās panika, un vienkārši tev liekas, tu nevari pālpot, tev nav kontrole, un tad tajā brīdī vienkārši tev nekas cits fiziski neatliek, kā vienkārši atlaid, un vienkārši tad, kad tu mentāli iekšē izpūt to gaisu, vienkārši viss ir labi, es esmu dzīva, es atlaižu, es ļauju, lai tas ūdens tek ar mani nekas slikts nevar notikt. Tad tas ūdens vienkārši, viņš iet, un tev vairs nav tā trauksme iekšā. Un tas bija par visu. Es arī īstenībā šajā te ceremonijā, kurā es gribēju padalīties, es šajā ceremonijā arī gala beigās nokritu, un es gandrīz nokritu uz astes kaula, bet es uzkritu tā kā netīšām uz slapjiem dēļiem paslīdēju, un man roka izglāba un tā kā izsita plecu. Bet arī tas bija par kontroli, kad es tagad gribu izkontrolēt, tūlīt viss beigsies, vai ne? Tūlīt kontrolēju, viss beigsies, es atkal būšu drošībā. Un tieši tad, kad ir šīs domas, vienkārši bams, man vienkārši nosit zemē, tā apstājies, tu esi šeit, jā. Tā bija tāda diezgan skarba pieredze. Dzirdēju arī, ka iespējams enerģētiski arī kāds bloks varbūt ir izsities tajā brīdī, bet tā bija ļoti skaista pieredzēt caur dabu un caur fizisko, kad tu spēj atlaist kontroli. Un atlaist kontroli ne tikai par to, kas notiek tev apkārt, bet arī par tiem mentālajiem procesiem patiesībā, jo, piemēram, ka es gribu, lai ir tā, lai notiek tā, es gribu, lai šī situācija notiek tikai tā un viss. Un tā arī ir savu veidu kontroli, ka tu neļauj savā ziņā visumam, lai viņš izdara šo savu scenāriju, kā viņš ir ieplānojis, jo viņš iespējams ir ieplānojis vēl labāk nekā tu esi izkontrolēti ieplānojis. Jā, par to, kā naudai ir jānāk pie tevis, par to, kur pieņemsim var nopelnīt, par to, kas tev būtu dzīvē jādara, vai par to, kādā veidā tieši tas ir jādara. Tā viss ir savā ziņā kontrole, kur mēs cenšamies izkontrolēt rezultātu. Bet rezultāts, ja jums enerģētiski viss ir, jūs esat saskaņā un tā kā ir šī plūsma un ir šī paļaušanās, galvenais paļaušanās uz to, kas notiek. Tad patiesībā jūs varat dabūt vēl 100 reizes labākas lietas, kā tas prāts mums ir izdomājis. Un tā arī tāda milzīga mācība. Jā, man liekas, ļoti daudz runāju. Es ceru, ka jūs ir interesanti. Jā, tad nākamais ir, protams, nezināmais. Nezināmais. Tik daudz kā nezināma, jā. Kad tu atbrauc viens pats uz Balī, tu nezini, kas būs. Tu nezini, kas tevi sagaida un kā tieši, un katra diena ir kā tiešām tāda maģija, jo tie satiktie cilvēki, kurus es satikuši nejauši, ar kuriem ir sākušās nejauši sarunas par kaut ko, kas ir bijis īstenībā tik ļoti svarīgs tev, un ka tu esi ļāvis notikt tam nezināmajam. Un patiesībā, ka tu arī ļaujies tam nezināmajam, jo ka tev nav saplānots visas, ļoti īstenībā iesaku braukt vienam ceļojumos un pārāk neplānot viņus. Dažas dienas tiešām, kas būs, tas būs, ko es sētīšu, uz kurien man jāiet, tas arī notiks. Un vadoties pēc intuīcijas, tu īstenībā vari nonākt tādās situācijās un lietās, kur vispār nav, kur vispār neiedomājies. Par to vienu situāciju pastāstīšu arī vēlāk nedaudz. Jā, ļoti daudz nezināmā un pierast pie tā nezināmā, kad, es nezinu, kā būs, es nezinu, kā man tur notiks, es nezinu, kas notiks tālāk, bet that's okay, tā kā es paļaujos, ka viss būs kārtībā. Jā, lūk. Jā, nākamā lieta, tāda mācība, bet, protams, ka tas ir paplašinājums. Atbraukt šeit uz Balī, vienai, būt arī ar citām skaistām sievietēm dažkārt kopā, būt tādās vietās un tādās notikumos, kurus tu vispār neesi pat iedomājies. Tas ir milzīgs sevī paplašinājums. Un man atnāca šī sajūta, ka tiešām, ka nav limitu dzīvē. Mums liekas, ka mēs dzīvojam šajā ierastajā
ierastajā rutīnā, vai ne? Un mēs it kā zinām, kas mums notiks tālāk, jo viss ir izplānots, ir grafiks, vai ne? Bet vienkārši atbraukt uz šejienu un saprast, ka tā kā reāli nav limitu. Vienkārši nav limitu. Viens no tiem pierādījumiem bija tas, kad mēs bijām tādā spā uz klints augšā Uluvatu pilsētā. Ļoti, kur tu var redzēt visu okeānu no augšas. Un jau tad es iekāpu, es sajūtu un es iekāpu tajā savā jaunajā identitātē. Kāda es gribu būt, kāda es jau esmu, nevis kāda es gribu būt. Kāda es jau elpoju šeit, kā mana jaunā versija, kas jau dzīvo to dzīvi, kuru viņi grib dzīvot. Un kā apstiprinājums bija tas, ka šajā spā mēs ieraudzījām pasaules līmeņa sportistu, kurš ir zināms pasaulē, man liekas, visur, visiem, tie, kas interesējās par sportu vairāk. Un tā bija tāda zīme, kad redzi, es esmu šeit, un viņš ir šeit. Un mēs abi esam šeit. Un tas nav neiespējami, tas nav nekas nereāls. Mēs abi dzīvojam vienā realitātē, uz vienas laika līnijas, jā. Tā kā, jā, tas bija tāds nereāls sajūta, sajust to savu jauno versiju, kurai tu vēl esi tā kā bišķiņ tikai pieskāries. Jā, nu lūk. Un pēdējā mācība ir nepieķeršanās. Šis arī tāds interesanti, ko es nemaz nebiju aizdomājusies, bet mēs ļoti bieži pieķeramies kaut kādām lietām. Mēs pieķeramies kaut kādam arī rezultātam, protams, bet mēs pieķeramies arī labajām lietām. Un tiešām tāda mācība, ka, jā, es tagad esmu Balī, bet iespējams es drīz vairs nebūšu Balī. Un tas nekas. Un te ir forši, vai ne? Bet tāpat laikā es jau nezinu, kas būs tālāk ar mani dzīvē. Un tā kā nepieķerties ne sliktajiem, ne labajiem, ļauties. Jo mēs bieži vien tā kā gribam aizmirst ātrāk to slikto, bet īstenībā, lai būtu šī jaunā vieta jaunajam, ka mēs arī nepieķeramies tam labajam. Ja mēs palaižam, bija forši pieredze, super, ejam tālāk, laižam tālāk nākamo. Nu, lūk. Jā, tas tāda arī aizdomāties par to, ka nepieķerties ne lietām, ne rezultātam, ne, protams, arī ne cilvēkiem. Nu, lūk, un šeit ir tēma Matrix. Viens no notikumiem, no nezināmiem notikumiem, kas man notika, bija tas, ka es nonācu netīšām, ka mani burtiski netīšām uzaicināja nepazīstama meitene kafejnīcā. Vienkārši vai tu gribi atnākt uz filmu Matrix noskatīties. Viņu komentēs vīrietis, kurš ir 9 gadus bijis mūks. Es ok, man bija šovakar citi plāni, bet šis izklausās pēc kaut kā tāda, kur man ir jābūt. un tad mēs kopā skatījāmies šo te filmu. Viņš komentēja, un īstenībā es šo filmu nebiju redzējis gadiem, man liekas. Es nezinu, jūs esat redzējuši šo filmu. Īstenībā ļoti interesanti kā šī brīža skatījumu paskatīties šo filmu, iesaku. Un tad šis bija viens moments, un tad pagāja dažas dienas, un es biju vienā retrītā, un tur bija atkal viena mantru dziedātāja, kur teica, redz, ka šī mantra ir arī izskanējusi Matrix skaņu celiņā. Un tad man bija tāds zvaniņš, ok, vēlreiz tas Matrix, vai ne? Matrix, ko viņš man cenšas pateikt Matrix. Un pēc šī visa es tiešām sāku redzēt šos te dualitāti, jo mums dzīvē mēs patiesībā ļoti daudz neapzināmies, mēs dzīvojam savā ziņā Matrixā, vai ne? Ka mēs esam kaut kāda veida sistēmā ielikti, un mēs vienkārši sekojam tās noteikumiem, mēs īpaši neiespringstam, kā ir, tā ir, un tā ir, kāds to ir izdomājis, tā mums ir jādzīvo, vai ne? Bet patiesībā mums vienmēr ir šī izvēle. Mums ir izvēle, ir duāla pasaule, ir izvēle, vai mēs piedalāmies šajā, vai mēs tomēr izvēlamies savu realitāti. Un tas ir par visu, par šo te dualismu, kad kas ir iespējams un kas nav iespējams, kad es redzu, kur izvēlos ticēt, ka šis man nav iespējams, vai es izvēlos ticēt, ka šis ir iespējams. Un man arī kādu laiku patiesībā atspoguļoja tieši cilvēki šo te dualismu, ka kur ir viens cilvēks, kurš nezina, kā, piemēram, nopelnīs nākamo mēnesi, ja, un nezina, kā, un ir trauksme un viss kaut kas. Un tad ir otrs cilvēks, kurš arī ir tieši tādā pašā situācijā,
bet viņš skatās uz to visu pilnīgi savādāk. Viņš skatās, bet redzi, man ir 20 dienas palikušas, kurās man ir nauda, un es nezinu, kas būs pēc tam. Bet es ticu, es paļaujos, ka tas, kas būs, tas mani aizvedīs kaut kur man atnāks tā nauda. Un tad ir šī dualitāte, tā kā atkal, ja, ko es izvēlos? Izvēlos šo, kad, nē, man nav opciju, esmu bezizejā, vai arī tomēr es paļaujos, es redzu iespējas, un es ticu, ka viņas atnāks. Jā, tā kā šis bija tāds arī baigā mācība caur to filmu, iziet cauri visam šim arī realitātē, kāds īstenībā notiek, ka mēs sevi ieliekam šajos te rāmīšos, jā, un neredzam neko ārpus tā, un bieži vien atslēga ir tieši par šo te izvēli, ko mēs izvēlamies. Jā, lūk. Jā, tā es gribēju īstenībā nedaudz iesaistīt arī jūs. Tā, sekundīti. Tā. Ok, jūs vēl redzat ekrānu, vai ne? Tā, and... Pasakiet man lūdzu, vai jūs redzat ekrānu, vai jūs redzat mani tagad tikai? Tikai mūsu kvadrātiņus. Ok. Tā, es tad sapratīšu, kuras paliku. Labi, es atstāšu, viss kārtībā. Principā, jā, es gribēju parunāt arī par vēlmēm, un es gribēju nedaudz parunāt arī ar jums. Kā jums, teiksim, varbūt ir kāds, kas vēl padalīties ar to, ko līdz šim ir dzirdējis, kas varbūt rezonē, pirms es turpinu. Jo es īstenībā ļoti daudz ko pateicu, ļoti daudz informācijas tādā vienā lielā blāķī, un varbūt ir kāda, kas vēlās padalīties, varbūt kaut kas rezonē no visas šī. Es ļoti priecātos. Tā kā es te laikam vienīgā, varbūt meitenes pēc tam arī varēs pateikt, kāpēc vispār ļoti interesanti. Es noteikti nekad nebūtu tikus uz šādu pieslēgšanos, bet sakri tā, ka man ģimene aizbrauc projām, un es gribēju šo dienu izmantot tā kā pilnībā tā kā priekš sevis, un tu ieliki, un tu tāds jā, un tad tā nākamā lieta man būs šodien, un tas, kas man rezonē, par ko es šobrīd domāju, it kā es arī nodarbojos ar jogu, astroloģiju, fotografēju, un es ticu, ka man tas viss izdosies, bet man šobrīd tas neizdodas tā, kā es esmu iztēlojusies un kā es to gribētu. Un es sapratu, ka man visu laiku ir apakšā tā doma, ka es neesmu noticējusi sev līdz galam. Visu laiku es tā kā kritizēju, un ka es neesmu noticējusi, un tad es brīnos, ka tas nenotiek. Un tā kā, un es arī daudz, es neeju, man nav ne coachi, esmu iedomājusies, ka pati sev esmu labais coach, un es tā kā, nepiedalos, protams, vēroju citus cilvēkus, bet neesmu tādā saskarsmē ar citiem un īpaši ar to nedalos. Tā kā es gribētu, man liekas, ka kaut kā jākāp pāri, un es arī daru lietas, ko citi nedara. Kā jau tu arī ej to savu ceļu, izdomā savu spēli, kas vispār ir, wow. Tā kā jā, tas man rezonē, ka ir jānotic, ka jābūt tai vīzijai, kad ir jānotic sev tā kā līdz galam. Yeah. Jo īsti neviens cits jau, protams, pat, forši, tu tur ej, dari, bet, nav, saprati, ko es cenšos. Jā. Bet, zini, tā ticība jau arī, viņa nāk palēnām, un viņa nāk, tā kā viņu stiprinot, jo man liekas, ka mēs katru dienu pamostamies, un ir jauna tā sajūta iekšējā. Tā kā, es šodien nejūtos, ka es varētu ielikt, es īsti neticu sev, vai es nejūtos, ka es varu ielikt kaut kādu postu vai kaut ko. Un tad tu tā kā, bet tā kā tu enerģētiski sāc tā kā noskaņot sevi, bet kas ir mana vīzija, uz kurienes gribu iet, kas ir mans sapnis, tā kā tu sāc atkal sajust tās emocijas, tās sajūtas. Un tas patiesībā, es teikšu godīgi, tas ir reāli darbs. Tāpēc ir tā, ka pieķeroties šīm te vēlmēm, ko es gribēju tālāk runāt, tāpēc ir tā, ka mēs ļoti daudz visu kaut ko vēlamies, jā, bet
būsim godīgi, lielākajai daļai tas nesanāk un neizdodas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir īstenībā darbs, strādāt pie savām mērķiem, pie savām vēlmēm. Tur nepietiek vienkārši ar to, ka es vēlos un viss, vai kad es padomāju, vai vienkārši manifestēju ar galvu, ar prātu. Ja? Tas ir darbs. Un tā ticība, viņa arī veidojās no darbībām, viņa veidojas no dažādām pieredzēm, viņa veidojas, nezinu, kad cilvēki atbalsta, ja, blakus tev dara līdzīgas lietas, jūs viens otru atbalstat. Viņa neveidojas no kaut kādas vienas lietas, ko tu dzīvē dari. Viņa vienkārši tik pa laikam tā kā pilini, reku viens pilēniņš ticībai, vēl viens pilēniņš ticībai. Un tā arī tas veidojās. Un īstenībā, šī ir tāda baigā tēma, jo es jau pati gadiem arī nevarēju noticēt sev, vai ne? Tu redzēji manu stāstu, es visu laiku kaut kur atmetos, ja? Vai atpakaļ uz to pārdošanu, atpakaļ vēl kaut ko, visu laiku tā kā muļļājos riktīgi. Un citam tas ir ātri, citam tas ir, kamēr viņš notic līdz galam sev. Un pat līdz galam, pat tad, kad tu notic līdz galam, tāpatās jau tu mainies. Un tu sāc... tāpat jau, tu attopies un... Tu sāc neticēt kaut kam, kam tu iepriekš ticēji, un tagad jāsdomā, bet kam tagad ticēt, jo tu jau arī pats mainies. Tas ir tāds nebeidzams process. Jā, es pat sāku domāt, vai tiešām joga, es tā kā esmu pilnīgā fanātā par to, un es esmu, pati piedzīvojusi arī caur to, un es sāku apšaubīt vispār to, ko es daru, jo, citi ir citā līmenī, viņiem interesē citas lietas, un es esmu kaut kādā tai savā, un, es sāku pat apšaubīt kaut kādas zinātnes vai kaut kādas mācības, kuras man vispār nav nekādas tiesības, vispār kaut ko tādu apšaubīt caur to sevi. Bet, tu kā atgriezies, tu kā notic. Jā. Un arī īstenībā, tas darbs ar to jauno identitāti, ja, kad, tu redzi to vīziju, ka tu darbojies tajā jogā, ja, un tad tu vienkārši iekāp tajā identitātē. Tu tā kā saproti, visas esmu, nezinu, tur viena no pasaules labākajiem jogas pasniedzējiem, un tu viņā iekāp iekšā, un tu katru dienu viņu tā kā uzturi, vai ne? Tas arī ir apzināts, tāds ļoti apzināti, jo tā identitāte, tik līdz mēs viņā iekāpjam, viss, tā kā tu vairs nevari izkāpt, tu vairs nevari pateikt, ka, nezinu, nē, es tagad iešu soli apakaļ, es nebūšu vairāk. Tu vienkārši notic tajā brīdī. Un viss, ko tu dari pēc tam, tu vienkārši kultivē to enerģiju, tu turpini tā kā uzturēt sevi enerģiju, jo man šķiet neviens labs speciālists nebeidz tā kā strādāt ar sevi. Vienalga enerģētiski, vai iet pie mentoriem, vai kaut kur parādās kaut kāds iesprūdums, ejam skatīties, kas tur ir. Tā kā man liekas, ka tas ir tāds zīme, ko līdz kāds speciālists apstājās, un viņam liekas, ka, viss, es esmu visu sapratis, tā ir jau red flag, kad tur kaut kas, viņš vienkārši ir apstājies. Tā kā, man liekas, vienkārši atrast to, turpināt, nepadoties un atrast to, vienkārši kultivēt, kaut vai maza lietiņa, ko es esmu pamanījusi sevī, kad, es izdarīju vienu lietu priekš savas sapņas šodien, piemēram, ja? Un tas mani ieliek apakaļ tajā sapnī, un es atkal jūtu visā ķermenī, pilnīgi šūnu līmenī, es jūtu, kad, redz, kur ir, viņš jau principā ir, un tad tu katru dienu izdari kaut vai bišķiņ. Tas būtu, laikam, mans tāds, ko es varētu atbildēt šo. Bet, es turpināšu par tām vēlmēm, jo saistībā, piemēram, ar vēlmēm, man, piemēram, Balī arī bija ļoti ilgu laiku sapnis, tiešām sapnis. Pat tad, kad vēl nebija populārs tas Balī, un visi vēl nebrauca uz to Balī, man jau bija tāds Balī, bet es neredzēju ne iespēju, un es neredzēju kaut kā visu laiku kaut kādi attaisnojumi, tur nauda vai vēl kaut kas, un īstenībā jau mums tie visi iemesli, viņi visu laiku ir. Mums nekad nav naudas, un mums nekad nav laika, un vienkārši es neļāvu šai vēlmei. Bet īstenībā, ko es sapratusi par vēlmēm, kad, ja tā pavisam godīgi, es īstenībā nebiju gatava šai vēlmei. Es enerģētiski nebiju gatava šai vēlmei. Es nebiju tas cilvēks, kurš var šobrīd aizbraukt uz Balī tajā laikā. Un es nebiju pietiekami sastrādājusi, teiksim tā, jo mums energoterapijā īstenībā arī māca, kā piepildās vēlmes. Tas notiek tā, kad ir šis te enerģētiskā banka, un tas, ko tu dari, tu vienkārši tā kā liec tajā bankā plusiņus. Piemēram, tu izdari kaut ko
Tu pārvar savas bailes, viens plusiņš, tu izēji ārā no komforta zonas, otrs plusiņš, tu nezini, tu no sirds palīdzi kādam kaut ko, vēl viens plusiņš. Un tādā veidā tu krāji sev tos plusiņus un veido vēlmju banku. Un tad, kad tev jau šī te banka ir tāda uzpildīta, rīktīgi ar enerģiju, tu esi sakačājis visu kaut ko tur iekšā, nu, tā kā darot dažādas lietas, arī tā skaitā, protams, enerģētiskās prakses un tā tālāk, tas arī palīdz. Un tad, kad tev viņa ir pilna, tad tu vari tā kā, ok, ko es gribu dzīvē izdarīt šobrīd ar visu šo, ko es esmu izdarījis. Tev ir tāda sajūta, ka tu esi pilns un ka tu tā kā nevis dari kaut ko no mīnusa zīmes, bet ka tu dari kaut ko no plusa zīmes. Ka tu jau esi pilns, ka tu jau esi pārpilnībā un tu no šīs stāvokļa tā kā, es gribu šo izdarīt. Un tad tev ir daudz vairāk iekšējo rezervju reāli to pavilkt un izdarīt nekā cilvēkam, kurš šodien kaut ko izdomāju. Sapratu to atšķirību, jo tāpēc arī ir tie cilvēki, kuri piepilda savus vēlmes, un viņi vienkārši strādā pie tā, un ir cilvēki, kuri vienkārši tikai visu laiku vēlās. Es gribētu būt forši, bet nezinu. Un tu visu laiku esi tādā vienā punktā un nekusties uz priekšu, tāpēc, ka tu arī realitātē īstenībā nedara neko, enerģētiski nekas nemainās. Tas ir tas, ko es sapratusi par vēlmēm. Un ka patiesībā ir īstenībā diezgan vienkārši piepildīt viņas, ja tu pieliec apzinātību, ja tu zini, kas ir jādara, un ja tu jau jūti, ka tu jau pildies ar katru šo darbību, tu paliec arvien lielāks, tu paliec enerģētiski spēcīgāks, un tajā brīdī tu vari arī izdarīt kaut ko priekš sevis, tu vari realizēt. Tev ir daudz vienkāršāk, tur, piemēram, uzrunāt cilvēku kaut kādu pazīstamu Latvijā, piemēram, vai tev vieglāk ir vienkārši vispār, tu vairs nejūties maziņš un tāds nekas, bet tu esi, kā saka, tu esi pelnījis, tas vienkārši tā kā pašsaprotam, jo es arī, piemēram, atbraucu uz Baliju, un ja agrāk man šis bija nenormālais sapnis tāds, ka, oh my God, ja es būtu Balī, tas būtu nereāli. Man šoreiz es jau biju tik sajūta ziņā, es jau biju pastrādājis, un es jau atbraucu šeit, un man bija tāds, protams, ka es te atbraucu, tas pašs, protams, ka es te atbraucu. Un tā kā, ka tu jau esi tajā, ka tas ir normāli, bet tāpat laikā tu tā kā nezaudē to sajūtu, ka, oh my God, paldies, ka es varu būt šeit. Tā kā, galvenais tā kā būt joprojām palikt humble par to, ka tu esi beidzot dabūjis to, ko tu vēlies, un joprojām būt pateicīgam, ļoti, ļoti pateicīgam. Tas, ko es jau pirms tam biju diezgan pateicīga, es jau sapratu, ko tas nozīmē šī pateicības enerģija, bet tagad man liekas, ka es esmu tik pateicīga, ka es nemaz nezināju, ka es varbūt dzīvē tik izjust tādu pateicību, kāda man šobrīd sirdī ir. Tā kā, jā, tas tāds viens no galvenajiem punktiem arī. Lūk, drīz jau būs stunda pagājusi. Es gribēju jūs nedaudz iesaistīt tās, kuras vēlās, kā es minēju, uzspēlēt nelielu spēli saistībā ar vēlmēm. Justīna, es ticu, ka tu arī būtu pirmā, iespējams. Man ir metamais kauliņš, un tas vienkārši notiks tā, ka es uzmetīšu kauliņu, un attiecīgi no tā es piedāvāšu jums dažus jautājumus. Kur man palika. Tie būs kādi 6 jautājumi, kuriem vienkārši atbildēt saistībā ar vēlmēm. Tā kā tāds neliels testiņš, lai vienkārši notestētu. Brīdinu, ka būs publiski jāpasaka savu vēlme, kas arī ir viena forša lieta, ko izdarīt. Tad, kad tu skaļi vari pateikt to, ko tu vēlēsi, tas jau nozīmē, ka tu jau sāc materializēt to dzīvē. Tā kā, tu esi gatava, Justīna? Laikam. Cik var? Ok, es uzmetīšu kauliņu. Tā, Antonies. Wow, tev ir vieninieks. Labi. Tad pirmais jautājums. Nosauc savu vēlmi šodienai. Tāda piepildīta diena. Tāda bauda un miers un, mierīgi piepildīt dienu. Tu vēlies mierīgi piepildīt dienu, bet tas ir tiešām tas, ko tu vēlies dzīvē šobrīd visvairāk? Jā. Tādu priecīgu, priecīgi, mierīgi piepildīt dienu.
Ok, jo es gribēju dzirdēt kaut kādu vēlmi, ko tu reāli no sirds vēlies, kas tev ir tā kā tāds, savā ziņā sapnis varbūt. Tādā ziņā. Jā, kaut kāda tāda vēlme, kas tev jau varbūt ir kādu laiciņu, un par kuru tu domā. Es palikšu pie tā. Labi, jo šī ir tāda iespēja, ko pateikt. Šī man, tā man diena sev. Es ļoti ilgi jau gaidu šo dienu. Ok. Tādu. Labi. Tad otrais jautājums. Nosauc vienu šķērsli, kas tev kavē saistībā uz šādu dienu, piemēram, pirms tam, kas tevi kavēja. Ģimene. Bērns. Okay. Visu laiku nesanāca tā kā, ja? Nē, nesanāca, nē. Labi. Non-stopā, tā kā kopā ar bērnu un visu laiku kaut kādi pienākumi un kaut kas, tad šī diena ir tā kā pilnībā man. Ok, labi. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, nebūtu tev šī diena, būtu tev vēl cita diena, jārealizē tāda paša diena priekš sevis, kas priekš tevis ļoti svarīgi. Nosauc vienu darbību, ko tu varētu izdarīt 24 stundu laikā, kas tevi tā kā tuvinātu šai vēl vienai dienai, piemēram, nākotnē. Ko tu varētu izdarīt 24 stundās, kas tā kā palīdzētu? Tuvināt kam? Tādai dienai sev, priekš sevis. Ko tu ļoti gaidi vēl nākotnē, vēl šādu dienu? Kaut kāda darbība. Kas tad? Kaut kāda darbība. Novadīt kādu labu praksi, novadīt kādu labu jogas nodarbību praksi, tādu, kas man piepilda un daudzus citus piepilda. Ok. Tas tev tuvinātu tādai mierīgai dienai. Jā, kad ir padarīts darbiņš, un tad es tā kā jūtos, ka es esmu nopelnījusi vairāk to dienu, jo tā bērna audzināšana, tas arī ir darbs, bet tas nav mans tāds, kas man sniedz to, Justīna, tu neesi tikai mamma, bet tu esi arī jogas pasniedzēja, un tu vari palīdzēt cilvēkiem. Tas man būtu tāds, tāda labi saplānota, kvalitatīvā prakse, ko es novadu citiem. Ok, labi, super. Tagad novērtē vēlmes gatavības līmeni. Tādā ziņā, ja tev būtu jāmanifestē vēl viena šāda mierīgā diena, cik tu jūties gatava, ka tu varētu to izdarīt tā no 1 līdz 10? To šodienu vai to jau to nākamo mierīgo dienu, jo šodiena tu jau ir, tev jau ir viņa. Vai ne? Es nekļūdos, ja? Ka šodien jau tev ir. Šodien man ir, jā. Ok. 10. Ok, labi. Un tagad es izvēlēšos vienu savu baliātziņu, kas var palīdzēt nākotnē, piemēram. Piemēram, kā tev varētu palīdzēt nepieķeršanās, lai vēlreiz realizētu sev šādu dienu? Varbūt atceries, ko es teicu par nepieķeršanos. Droši vien, ka tā nepieķeršanās tai domai, ja man būs šī diena, tad būs tā un tā. Tad es būšu tā kā atpūtusies, un tad man būs tas čeks, restarts, ka tad man tagad es iešu ar to, tā kā būšu restartējusies. Tas, ka es pieķeros, ka šī diena, man tagad būs, es viņu nodzīvošu tādā sajūtā, un tādā ziņā nepieķeršanās. Tā kā nepieķerties tajā rezultātam, kā tam ir jānotiek, piemēram, ja? Tai sajūtai. Jo tā sajūta viņa man var būt arī kaut kādā pilnīgi aizņemtā dienā. Tā iedvesmas, patīk tā sajūta, ka es esmu beidzot jūtos pēc, bija mēnesis tāds, ka es nevarēju vispār savas lietas padarīt, tikai prātā. Un, kad nepieķeršanās, es tagad, piemēram, man radīsies kaut kādas idejas tur
Parasti tādā sajūtā, kad nevis tādā, ka tu teici no tās mīnuszīmes, ka tu centies izspiest kaut ko, lai tikai būtu kaut kas. Un tās lietas parasti arī pēc tam viņas aiziet tādā mokošā kaut kādā sajūtā, un viņas nenotiek tā, kā es gribētos, bet kaut kāds tās sajūtas, tās idejas, kas nāk tādā mierā un nevis ar tādu uzspīlētu kaut kādu, vēlmu kaut ko tikai izdomāt. Tad tās, kas nāk tā viegli un kaut kādā momentā, un tā ļaušanās, nepieķeršanās momentā. Jā, super. Jā. Jo man liekas, ka tas arī ir tieši par to, kad mēs tā kā nepieķeramies kaut kādam tikai tad, kad es varēšu būt viena vai vēl kaut kādi apstākļi, kad es tikai iekrampējos tādā un viss un neko citu, un tad arī nenotiek. Mēs vienkārši esam tāds iespringuši uz kaut ko konkrētu. Jā, un tas pēdējais varbūt būtu, kāda būtu tā tava mantra, ko tu varētu sev teikt tajos brīžos, kad tev uznāk tās šaubas, tur nezinu, ka tev liekas, ka nedabūsi vairāk tādu mierīgo dienu. Ko tu varētu sev teikt, kā mantru, piemēram? Kas būtu spēcīgi? Šorīt pat, mazgājot traukus, man bija, kas pie sevis teica, Justīna, galvenais ir dzīvot šo dzīvi, vienkārši dzīvot. Dzīves mērķis ir dzīvot dzīvi. Tajā momentā tev ir šis moments, tu viņu dzīvo, nevis dzīvo kaut kādā nākotnē vai vakardienā, bet dzīvo šo dzīvi, un ko tu dari, tev ir iedot šis moments, ko tu dari ar šo momentu. Jo viss jau ir kārtībā, vienkārši prāts ģenerē kaut kādas muļķības. Jā, tik skaisti, vienkārši dzīvo dzīvi. dzīvo dzīvi. Jo mums tā kā jātev tas un tas, un tad tik būs, bet tā jau ir. Es tā kā mācu citiem to jogu un mācu, bet pašai arī ir jābūt momentā. Pašai jāiemieso arī tas, ko tu māci. Tas, kad tu māci citiem tur mieru vai ne, un būt šajā momentā, un ka tev arī jāpraktizē pašai tas, jo, ja tu pazaudē to, tad tu tā kā, ko tad tu citiem māci, tādā ziņā, vai ne? Tas ir, man liekas, tāds baigais punkts, visiem speciālistiem, kuri vispār kaut ko dara. Jā, paldies tev liels. It kā vienkārši tāda vēlme, bet īstenībā nav nemaz tik vienkārši. Man liekas, mierīgu dienu dabūt. Jā, forši. Super, paldies tev. Varbūt ir vēl kāds, kurš vēlās uzspēlēt drosmīgais. Jo vairāk jūs iesaistīsieties šeit, jo vieglāk jums būs arī pašiem, vieglāk būs pašiem to visu tā kā ielikt iekšā savā dzīvē, teiksim tā. Tā, man te kaut kas aizgāja nepareizi. Labi. Jā. Es gribētu arī nobeigt, kā jau es minēju, arī ar tādu vienu enerģētisko praksīti. Ja nav neviens gribētājs, kurš grib uzspēlēt spēli. Tā būs arī tāda ieiešana tādā mieriņā. Un šoreiz arī tā kā tas būs par to ķermeņa sajūtu. Varbūt pirms mēs sākam, arī, protams, es iesaku visiem tiem, kas skatās ierakstā, atrast to mirkli, jo jūs, jebkura lieta, ko mēs skatāmies, mēs tā kā savā ziņā patērējam, un ja mēs neesam tajā brīdī, tajā klātesamībā, tad tas īstenībā ir tāds fast foods, ko tu tā kā apēd un izmet ārā, un tas nav vajadzīgs, bet jo vairāk tu vari tā kā apsēsties, iezemēties šeit, jo vairāk tu pēc tam dabūsi no tā ārā priekš savas dzīves. Un varbūt, vienkārši sajust, kas ir tas bloks, varbūt tās kaut kādas savas emocijas, kas ir saistībā ar to manu lietu, ko es nevaru piepildīt. Piemēram, tur dusmas vai trauksme vai bailes. Sajūtat, vienkārši aiztaisat acis, ja ir iespēja. Tagad, ja nē, vēlāk, vienkārši aiztaisat acis. Un tā bišķiņ paelpojat lēnām. Un sajūtat, kur jums ir šīs te traucējošākā emocija ķermenī, kur viņi ir. Varbūt krūtīs vai vēderā vai saules pinumā.
Jā, sajūtat. Un caur šo te mazo praksīti mēs tā kā no šīm te sajūtām atbrīvosimies. Un tā, ka jūs sajūtāt, kurā vietā ķermenī, ievilciet tādas dziļas, 3 dziļas ieelpas. Un jā, un ielieciet šo te bloku un šīs emocijas un visu, kas jūs bremzē tādā lielā, melnā un blīvā bumbā. Un tad šo bumbu lēnām izgrūd ārā no sava ķermeņa, tā, ka tā lidinās ārpus, blakus ķermenim. Un tad iztēlojies, ka šī te bumba sāk lēnām griezties. Viņa griežās. Un pamani, vai tā griežās pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to. Labi. Un tagad tu palēlini, sāc to palēlināt, arvien lēnāk. Arvien lēnāk, līdz tā pilnībā apstājas. Un tagad iegriez to pretējā virzienā. Griez arvien ātrāk, līdz bumba pārvēršas tādā miglaini zeltainā gaismā. Un tad padari to gaišāku un blīvāku. Tā paliek arvien gaišāka. Un tad padari bumbu mazliet mazāku. Un tu redzi ar savām acīm, kā tā transformējas. Tu jūti, kā tā transformējas, vai arī tu vienkārši zini, ka tā transformējas. Jebkurā gadījumā ir labi. Un tad šī zeltainā bumba pilna ar dāvanām un mācībām ienāk atpakaļ tavā ķermenī un tavā sirds centrā. Un sajūti, kā tas ir, ka viņi ir šajā sirds centrā. Un ieliec šo te bumbu savā ķermenī tagad tieši tur, kur tev liekas, ka tai jābūt. Tieši tur. Un tad lēnām atgriezies atpakaļ savā ķermenī, savā istabā. Un tad sajūti, kas ir savādāk ķermenī vai prātā. Vai ir kaut kas mainījies? Un, kad esat gatavi, varat atvērt acis, lēnām atgriezties. Šī ir tāda laba lieta, kā izdabūt reāli, fiziski liekas, it kā tu izdabū kaut ko no sevis ārā traucējošu. Jā. Un es domāju, ka es ar šo arī jūs atstāšu. Es ceru, ka bija vērtīgi, pagājis jau stunda. Jā, šis bija manas atziņas, mans stāsts, ko man sajūta, ka man beidzot ir jāizstāst. Un es ceru, ka es jūs aizvedu kaut kur, uz kaut kādu savā ķermenī vai savā sajūtās kaut kādu vienu lietu vismaz, ko jūs varat piefiksēt sev, ko jūs paņemsiet no šīs sarunas sev tālāk, jo ja jūs neko nepaņemat, tad arī tas ir vienkārši tāds laika patēriņš, kā saka, un tiešām izmantosiet kaut ko, kas aizķērās, vienalga ko,
Jā, es ceru, ka bija vērtīgi. Un paldies jums liels par jūsu laiku, par jūsu brīvdienu un vai kas kuram ir. Un lai jums arī tiešām forša brīva diena, izbaudiet šo sestdienu. Jā, man jau ir vakars, man jau tūlīt būs jau vakars. Tumšs. Paldies liels. Es arī priecāšos, ja varēsiet uzrakstīt varbūt kaut ko. Uzrakstīt, varbūt, ko jūs paņēmāt no šīs sarunas, arī, man liekas, būtu vērtīgi tā katram, ka, ja jūs negribat publiski dalīties, tad vienkārši kaut vai uzrakstat man, ko jūs paņēmāt no šīs sarunas, jo tas arī būs priekš jums tāds tā kā, ok, es paņēmu šito, es pasaku skaļi, vai ne? Jā. Nu, labi. Ledīšos dzīvē. Paldies jums liels. Lai jums forši viss. Jā, lai vēlmes piepildās. Čau. Tā. Jā.